Reiz runcis Renārs, tas esmu es, vērodams savu istabas barometru, redzēju, ka bulta rāda mērenu vēju. Šajā laikā pelēni Pīks un Pīka brauca ar ragaviņām, bet velkot tās kalnā, viņiem likās, ka tas nav mērens, bet gan ļoti stiprs vējš. Pīka, turies stingri, sturos, es tūlīt tev iestumšu, lai iet ātrāk. Tu turies? Abā! Ai, Jā, esam. Pīka, kāpā ārā! Vilksim ragaviņus augšā. Nu, ko? Ai, kas tas par kalnu? Tikko sākām braukt, jau esam lejā. Jā. Bet vieglāk uzvilkt ragaviņus augšā. Iedomājies, ja būtu tāds kalns kā 9 stāvu māja. Ko tad mēs darītu? Nu kā pārā? Varbūt pie tā kalna būtu lifts. Jā, kas mūs uzvestu augšā ar visām ragaviņām. Ai, Pīka. Jā, es esmu piekusi. Nu jā, šodien jau kāpt kalnā grūti, jo vējš pūš pretī. Toties lejā braucam daudz ātrāk, vai ne? Pīka, tas vējš gāž gandrīz apkārt mani. Es netieku no vietas. Pīka, nekāpsim augšā. Pīka, brauksim žigli mājā. Kādēļ? Vēl jau no pusdienas laiks. Saproti, es izdomāju. Mums nevajadzēs vilkt ragaviņas. Mēs visu laiku brauksim lejā. Kā tu tā? Jo lielāks vējš. Jo mēs ātrāk brauksim lejā. Kā tu tā? Nu tā, sēdies ragaviņās. Zini, es tev aizvilkšu mājā. Mums būs ledus jahta. Ledus jahta? Aiziet. Kādēļ vajadzīgs slēpes? Slēpes, lai ātrāk slīdētu. Vai tu galdaut atnes? Jā, te būs. Taču. Lūdzu. Tā, ļoti labi pie tā. Mēs piestiprināsim slēpju nūjas. Lūk tā, un bura būs gatava. Tā. Te kaut kur vajadzēja būt vecai televizora antēnai. Ko? Vai mēs braucot skatīsimies televizoru? Nē, taču. Burai vajadzīgs mazs. Tā, palīdz piestiprināt. Tā, 1, 2. Es nevaru Apā. Pīkā! Varana bura, vai ne? Redzi, kur traips? Redzi? Tas ir no kakao. Atceries, kā tu šorīt apgāzi krūzīti? Nemeklē traipus, Pīka. Domā labāk, kā mēs savu ledus jahtu nosauksim. Jā. Viņu pūtīs vējš. Nu kā gan citādi. Pīka,
Tad sauksim par vēsmu. Ja? Tā sauc arī konfektes, kas man ļoti, ļoti garšo. Nē, Pīka, nē. Par vēsmu nekas nesanāks. Mums vajag kārtīgu vēju tādu, lai bura piepūšas. Lūdzu, sauksim par vēsmu. Tas ir ļoti skaists vārds ledus jahtā. Nu, labi, Pīka. Labi, lai būtu vēsma. Padod man spainīt ar krāsu. Tā. Vēsma. Vēsma. Mūsu ledus jahta. Viens, Pīka, man sāst kājas. Nu, tu paskraidi. Nu, ko? Es jau skraidu. Kādēļ mēs nebraucām ar ledus jahtu no kalniņa? Jahtu sacīkstes notiek tikai uz ledus, saproti? Ko? Vai, nu tad jau mēs varējām iet uz slidotavu. Nu, tur slidotavā mūs ar jahtu nelaidīs iekšā. Un vēja arī tur nav. Visapkārt taču ir sēta. Te jau arī nav vēja. Skaties, bura nav piepūsta. Tas tādēļ, ka mēs buru nosaucām par vēsmu. Vajadzēja saukt to par to, par taifūnu. Ko? Pīka, kas tas ir? Taifūns. Taifūns, tas ir taifūns. Nē, taifūns ir tas ļoti stiprs, jā. Stiprs vējš, viesuļvētrā. Saproti? Jā. Pārkrāsosim uzrakstu. Ko? Es gribu, lai ir taifūns. Man apnika gaidīt. Lai notiek. Jā. Tā, naču, atnes spainīt ar krāsu. Tā. Kur ir? Varbūt tādas konfektes arī ir. Taifūns. Tas tik ir ātrumiņš. Viņš būs kādas 8 balles stiprs. Balles! Balle! Danco tāpat kā pelnu šķīte. Viņš nedanco, viņš čūž, bet mēs dancojam. Mēs braucam dancodāmi. Mēs aizbrauksim uz Dienvidu polu. Uz Antarktīdu pie ledus ločiem! Vai tur arī ir pingvīni, Pīk? Jā, protams, ka ir! Aizbrauksim, Pīk, uz Antarktīdu! Es ļoti gribu redzēt pingvīnus! Viņi ir tik jocīgi! Lai notiek! Mēs dodamies ekspedīcijā uz Antarktīdu! Skaties! Redzi, kāds te karodziņš! Tas ir Dienvidpols, Antarktīda! Antarktīda! Jā? Antarktīda! Antarktīda. Tā ir. Ko? Skaties! Skaties! Redzi! Kāda te kārba!
Reņģis tomātos. Fui! To ir atstājusi iepriekšējā ekspedīcija. Fui! Pīk! Skaties! Skaties! Pingvīns! Pingvīns! Redzi? Tu redzi? Klusu! Tu viņu nobiedēsi! Cik viņš jocīgs! Redzi, kā viņš plivina spārniņas! Noķersim viņu un aizvedīsim uz Rīgas zooloģisko dārzu. Tā, noņemsim buru. Kādēļ? Aiz tās slēdamies, mēs pieiesim viņam pavisam tuvu un caps. Kā viņš būs? Tikai klusu. Jā, klusu. Pingvīnus ķer ļoti klusu. Ai, zaļā līda cīņā, mur, nāc ar mani spēlēties. Vai, nu kas tas ir, ka vairāk neķeras? Laikam mainījies vējš. Jā, pavisam aprimis, pat meldri vairs nekustas. Tad jau šodien vairāk neķersies. Jātaisās tik uz mājas pusi. Pīk, pingvīns mūs ir pamanījis. Jā, viņš grib aizmukt. Skrienam, mēs viņu noķersim. Pingvīni ir neveikli. Jā, viņi ir ļoti jocīgi. Kad būsim klāt, uzmetīsim viņam buru. Jā. Nesmējies! Četrīši asarīši, tā, četri, tā, vai šis ir pavisam mazs asarīts, nu to mēs neskaitīsim, tā, pieci asarīši un 6. Noķeram pingvīnu! Antarktīdas Palīgā! Nebaidies, pingvīniņ! Nebaidies, mēs tev nekā ļauna nedarīsim. Mēs tev aizvedīsim uz zooloģisko dārzu. Mjau! Es jūs pašus aizvedīšu uz zooloģisko... Uz zooloģisko dārzu. Ko jūs te darāt? Mēs braucām uz Antarktīdu ķert pingvīnu. Mēs pārskatījāmies. Lūdzu, piedodiet, Runci Renāri. Kāpēc jūs neesat pingvīns? Jūs palaidņi! Vizināties ar ragaviņām pa ezeru. Vai jūs saprotat, ko tas nozīmē? Ledus vietām ir ļoti plāns. Jūs varējāt ielūst un noslīgt. Mēs tā vairs nedarīsim. Jā. Tā jūs sakāt katru reizi. Bet tagad jūs redzēsiet īstu taifūnu. Jūs jau esat pārbraukuši pāri Ķīšezeram, tepat ir zooloģiskais dārzs, un es jūs ielikšu krātiņā. Nē, krātiņā nē. Jā, un uzrakstīšu virsū ļoti palaidnīgi pelēni mjau, kuri gāja pa ledu. Mīļo Runci Renāri, mēs nekad vairs neiesim uz ledus. Nē, nu mēs nekad vairs nē. Tikai lūdzu, neliec mūs krātiņā. Nekad. Vai, nu ko man ar jums darīt? Nu labi jau. Bet tagad gan žigli uz mājām. Māmiņa jau sen jūs gaida un uztraucas.
Mans Renār! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos!